uzturs, ko mēs lietojam, arī ļoti lielā mērā ietekmē to, cik smagi mēs varbūt izjūtam skumjas. Un faktiski reizēm var būt tā, ka tu apēd ēdienu, ar kuru tavs ķermenis netiek galā, veidojas viegls iekaisums zarnās, neizstrādājās noteikti neirotransmiteri, jo ļoti liela daļa neirotransmiteri izstrādājās tievajās zarnās, un mēs sajūtam skumjas, jo vienkārši mums nav šīs te bioķīmijas. Un skumjas mums palīdz saprast to, ka tā patiesība, kas ir pašreiz, viņa varbūt ir patiesība, kas ir bijusi un ko mēs pašreiz esam akceptējuši. Un runājot vēl par skumjām un pētījumiem, ir absolūti skaidrs, ka cilvēks, kurš ir izjutis skumjas, kurš zina, ko nozīmē skumjas, viņā pieaug empātija pret citiem cilvēkiem un arī spēja ar citiem cilvēkiem nonākt tādā ciešākā saiknē un saprast to cilvēku. Tā kā skumjas mums arī ir nepieciešams kā cilvēkiem, kā sabiedrībai, lai mēs nedzīvotu tikai sev